Un tad kaut kādā brīdī es sapratu, ka negribās braukt atpakaļ uz to Rīgu. Mums arī pašiem īstenībā gribējās aiziet uz kafejnīcu kādu foršu. Tādā ziņā, jā, taisījām gandrīz kā priekš sevis. Gribās arī, lai nav tā, ka Aglona, tad liekas, te jau ir lauka, te pilnīgi tā pa vienkāršo, pa prasto tiem cilvēkiem gan jau, ka būs labi, jā. Laikam cilvēki jau tā kā pie tā pastāvīgā stresa stāvokļa kaut kāda ir pieraduši savā ziņā. Bet, pie tā viss ir jāstrādā pašam. Tas nav tā, ka tikai mēs tagad gaidām, atnāciet kāds mūs tagad nostādiet blakus cilvēkus un aizsargājiet mūs, mēs aiz muguriņām paslēpsimies. Protams, tā apziņa iekšā, kas tev ir, ka mēs būsim tie pirmie, mēs esam tā pirmā līnija. Protams, ierocis katrā mājā būtu mans kluss sapnis, kas būtu ļoti labi valsts aizsardzībai, ja? Bet, jebkurā gadījumā, mēs visi Latvija esam pirmā līnija. Tādas lietas, ko tu pārvari, katru reizi tu jūti, ka tu paliec stiprāks. Mēs jau varētu tagad domāt, ko tad mēs visi te daram Latgalē, visi braucam uz Rīgu, nezinu, un tad mēs pamanīsim tankus 50 km jau pie Ogres, ja, kad viņi būs ienākuši. Ja.